Pāvula tur grožas pie visu un ar kuratoriem un skatās, kā šīm lietām ir jānotiek. Un tāpēc es arī došu vārdu Ingai, kas vairāk pastāstīs par šo procesu, kas tad ir 2 gadu laikā, ko mēs darām dalībniekiem, kā notiek mācības un šis te atbalsts. Es esmu tas cilvēks, kurš domā par to, kas jauniem skolotājiem būtu jāmācās, lai viņi varētu būt labi skolotāji. Un par to, kas varētu būt tas veids, kā cilvēkus vajag atbalstīt, lai viņi var labi savu darbu darīt. Es pirms tam 18 gadus strādāju pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē ar maģistriem un jauniem skolotājiem, diezgan daudz ar skolotāju kursos, kas nozīmē, ka bija izveidojusies tā pieredze, kas ir tas, kas reāli praktiski ir vajadzīgs skolotājiem. Mūsu programmas fokus ir palīdzēt jums būt maksimāli labiem skolotājiem, kādi jūs varat 2 gados kļūt un būt. Un tad līdz ar to tas modelis vai tas princips, kā mēs to darām, ir pirmās 6 nedēļas ir vasaras akadēmija, kur mēs esam pārdomājuši, kas ir tās pamatlietas, kas ir vajadzīgs, kas ietver sevī gan to, kā vadīt klases darbu, domājot par klasvadības lietām, kas ietver to, ko vispār nozīmē, kā cilvēki mācās un kā viņi nemācās, kas nozīmē, ka 2 nedēļas jūs strādājat ar bērniem vasarā uzreiz. Tas, kas jums ir jāiemācās šīs 2 nedēļas sekmīgi realizēt iepriekš izstrādātu programmu, galvenokārt, lai jūs paši savus prasmes attīstītu. Un tad mācību gadu laikā mums ir šīs katru piekdienu un sestdienu. Tā ideoloģiski es teiktu, ka mūsu programma ir pieredzē balstītās mācības, kas nozīmē, ka mēs jums piedāvājam to saturu, kas jums tajā brīdī visticamāk tikko kaut kas ir bijis un tūlīt būs vēl vairāk, ja tā vienkārši varētu teikt. Tādu vienkārši piemēru es minētu par to, ka vasaras akadēmijas laikā mēs jums mācam par to, ko vispār nozīmē plānot stundas, ko nozīmē vērtēt sasniegumus, bet mēs zinām, ka pirmie, es tagad lietošu profesionāls vārdu, bet pirmie summatīvie vērtējumi vai vērtējumi, kur nāk balvas, ir reāli septembra beigas, oktobra sākums. Līdz ar to mēs otrais atgriežamies pie summatīvās vērtēšanas septembra beigās, tad, kad jūs jau ar dažiem kontroldarbiem esat aplauzušies, ka tā viņus nevajag būvēt, un tad jums rodas jautājumi, kā vajag viņus būvēt. Un tieši tas pats ir, teiksim, par klasvadības lietām. Mēs vasarā iedodam to pamatrāmu, mēs mēģinam un cenšamies nelietot vārdu disciplīnu, bet mēs runājam par to, kā klasē veidot tādu vidi, lai skolēni mācītos. Un tad arī ar klasvedības lietām ir tas, ka mēs varam iedot kaut kādu vispārīgu grāmatu, tad jūs nonākat katrs savā skolā, katrs ar saviem skolēniem, un tad jūs saprotat, šitie noteikumi pie manējiem galīgi nestrādā, un tad ir septembra vidus, kad jūs atbraucat uz pirmajām mācībām, un tad mēs skatāmies, labi, kā mums iet ar klasvedību šitā, un tad mēs varam iedot kaut kādas lietas un teorijas, un arī kaut kādu pamatā jau praktiskus rīkus, ko darīt. Ja? Tas ir tas mācību modelis, tā viņš arī to visu pirmo gadu tiešām ir fokusēts uz to, lai atbalstītu to, kas skolā notiek. Tas ir tas formālais mācību puse. Bet paralēli tam ir, kas, es domāju, ir viena no mūsu programmas tādām tiešām stiprajām pusēm, ko es zinu, ka nenodrošina patiesībā nevienu no skolotāju programmām dažādu iemeslu dēļ, bet kas ir šis te individualizētais atbalsts. Jo tā mūsu filozofija ir tāda, ka ja skolotājam pašam mācīšanās periodā par skolotāju nav pieredze, ko nozīmē, kad mani kāds individuāli atbalsta, faktiski es arī neredzu, kā klasē atbalstīt individuāli bērnus. Jo man pašam nav tāda pieredze, es esmu izgājis cauri 30 klases biedru klasei, es esmu izgājis 100 kursa biedru grupai vai 50 kursa biedru grupai, un ko reāli nozīmē, vai kāds redz individuāli, kas man ir vajadzīgs un kā man pavirzīties uz priekšu, īsti mums tādas pieredzes nav. Un tad mēs mācību programmas laikā tomēr būvējam šo, ka mēs, katram no dalībniekiem ir kurators, kas ir cilvēks, kurš brauc 2 reizes semestrī vērot pilnīgi visas stundas, analizē kopā stundas. Programmā esmu es, kas pamatā šobrīd vairāk nodarbojos ar supervīzijām, kas nozīmē, ka tur, kad ir vajadzīgas individuālas konsultācijas vai individuālas sarunas, tad dalībnieki runājās ar mani par dažādām lietām, kāpēc bērni tā uzvedās, kāpēc es tā uzvedos. Un te tad ieslēdz tas līderības attīstības programmas elements, kur mums programma būvējas no tā pazīt sevi, kas nozīmē vadīt sevi, vadīt citus un vadīt mācīšanos kopumā. Jo, diemžēl vai par laimi, cilvēki, kas paši sev nesaprot, kas ar viņiem notiek, viņiem ir diezgan grūti vadīt citus cilvēkus. Ja. Var to darīt īsu laiku, bet ir diezgan varbūt netik viegli. Ja. Tā kā tas pirmais gads lielā mērā ir virzīts uz to, kas jums ir vajadzīgs skolā un lai jūs labi mācītu savu mācību priekšmetu. Bet paralēli tad mēs pirmajā gadā
dodam ar mācībās tās lietas, kas ir saistīts ar stresa vadību, kas ir 2. semestrs jau, kas ir saistīts ar savas personības izpētes lietām, un tur mēs sadarbojamies ar mūsu atbalstītājiem. Pagājušajā gadā mums Statoils piedāvāja tās mācības, ko viņi piedāvā saviem vidējā līmeņa vadītājiem par personības izpēti, šogad GlaxoSmithKline. Tad kuratora loma faktiski ir tā, ka būt 4 reizes gadā pie jums uz vietas skolā, pilnu dienu, kas ir 6 vai 7, cik kuram tās stundas ir. Visu šīs stundas vērot, pēc tam par visām šīm stundām detalizēt pārunāt, iedot feedbacku, izrunāt to, kas ir vietas, kas ir jāuzlabo. Un faktiski mēs, domāju, ļoti no paša sākuma jau no vasaras skolas būvējam to attieksmi, ka stundu vērošana ir par manu augšanu un nevis par vērtēšanu un nevis par kritizēšanu. Kas ir ļoti atšķirīgi no tā, kā skolā vispār skolotāji skatās uz stundu vērošanu, jo jūsu kolēģi pamatā vienmēr baidās no tā. Faktiski to mēs arī programmā ļoti, ļoti labi redzam, ka tad, kad pusgadā mums visiem bērniem ir elektroniskās skolotāja darba izvērtējuma anketas, un tad, ja mēs liekam blakus to, ko kuratori redz stundās un par ko viņi runā, ko vajag uzlabot, un tad mēs pieliekam klāt skolēna anketas, tad tur ir ļoti līdzīga tā bilde. Tādā nozīmē, ka tas ir diezgan objektīvs rādītājs, un līdz ar to mēs faktiski pēc pirmā programmas eksistēšanas gada diezgan skaidri varējām pateikt, ka vislielākā pilnveidošanās un augšana ir tajā brīdī, kad kāds redz tavu stundu, un kāds runā tieši par to, kas te notiek tieši ar šiem bērniem, tieši tavā stundā, kas tev tieši ir vajadzīgs uzlabot. Un, protams, ka mācības ir vairāk kā tāds, es teiktu, katrs pats ieliek tajā savā attīstības rāmī, kur man kas ir vajadzīgs, ja? Bet tas lielais grūdienis, ko nākušos 2 mēnešus darīt citādi, tomēr ir tas stundas vērošanas lieta, ja? Kas ir tas profesionāli, pamatdarbs, ja tā drīkstētu teikt, ko skolotājs skolā dara bez vispārējā, ja? Kas visvairāk arī parāda to kvalitāti. Un, ja es tā mēģinu salīdzināt, teiksim, no savas pieredzes no augstskolas, kur es diezgan daudz vadīju pedagoģiskās prakses, ja, tad kāpēc jaunie skolotāji bieži vien izkrīt ārā no skolas, tas ir tā atbalsta trūkums. Mēs esam par to, ka mēs jaunus cilvēkus ieliekam, es tā arī saku, jo jums neviens šausmīgi neļaus izvēlēties kādā skolā, bet tādā nozīmē, ka ir jāstāsta no tā, kuras skolas, ko ir pieprasījušas. Ja, protams, mēs skatāmies, vai jūsu profils dar šai skolai, vai tai skolai ir vajadzīgs cits profils, un ar profilu es lietoju gan mācību priekšmetu, gan arī to jūs, kāds jūs esat kā cilvēks. Ja. Tas atbalsta mehānisms skolās uz vietas ir mentori 1. gadu, kas ir tās pašas skolas pieredzējušas skolotājs. Tā sadarbība ar mentori ir ļoti, ļoti atkarība arī tas, cik jūs esat atvērti sadarbībai, ja, un arī, protams, kāds cilvēks pretī. Un tas, es domāju, par to mācību lietu un to atbalstu lietu, tā viena būtiskā lieta, tomēr, kas ir jāņem vērā, ka mēs tomēr tajā 1. semestrī ļoti, ļoti runājam par to, ka jūs ejat skolā iekšā. Latvijas tas vārds varbūt nav tik labs, bet tā ideja ir par pazemību. Ka jūs ejat skolā iekšā nevis ar karogu, es zinu, kā vajag, bet jūs ejat iekšā skolā ar to sajūtu, es gribu saprast, kā jūs šeit dzīvojat, lai es saprastu, kur vislabāk es varu jums palīdzēt. Tās lietas aiziet, bet viņas aiziet tad, ja jūs nebāžaties, es atvainojos, virsū, vai ne? Ar to, ka vajag šitā darīt. Bet, ka jūs darat un bērnu rezultāti tie, kas parāda, ka šis ir tas veids, kā vajag. Tā ideja ir tomēr par to, ka tajā brīdī, ka jūs saprotat, ka šis ir jāmācīt bērnus atdot to, ko es esmu ieguvis citiem, bet paralēli šis ļoti daudz ir par jums pašiem. Kādas prasmes es attīstu. Ja? Es parasti vienmēr vasaras akadēmijā šito saku, ja? Kad katrs dabūs tos grābekļus, no kuriem viņš visvairāk ir baidījies, un mēs kādreiz atlasē arī prasam, kas ir tas, no ko tu visvairāk baidies, un ierakstam tur tajos savos failos, jo, diemžēl, bet tā tas ir, ja kāds ļoti baidās no tā, ka man būs problēmas ar disciplīnu, tad arī būs. Ja? Tas ir drusku par lietām, kad jūs jau paši sajūtat, kas ir tā mana kompetence, ko man vajag uzlabot vai ko man vajag pilnveidot. Un jūs samā veidā dodat to ziņu, ja? Palīdziet man šo lietu attīstīt. Un bērni jums palīdz tās lietas attīstīt. Ja? Tad sākumā varbūt izliekas traki, ja? bet faktiski tas ir tāds, tas ir ļoti labs veids, kā ļoti ātri attīstīt savas tādas profesionālās un arī cilvēciskās kompetences un prasmes.